Lasījums no pravieša Jeremija grāmatas. Vārds, kuru kungs atklāja Jeremijam, sacīdams: Tā saka kungs, Izraēļa Dievs, saraksti grāmatā visus vārdus, ko es esmu tev sacījis. Jo tā saka kungs, nedziedināma ir tava rēta, un tava brūce ir ļoti dziļa. Nav kas rūpējas par tavu lietu. Vātīm ir gan zāles, tomēr tev brūces nedzīst. Visi, kas tevi mīlēja, tevi ir aizmirsuši un vairs nemeklē. Jo es tevi situ, kā mēdz sist ienaidnieku ar bargu sodu. Tava lielā ļaunuma dēļ pārāk smagi bija kļuvuši tavi grēki. Ko tu kliedzi par savām brūcēm? Tavas sāpes nav remdināmas. Tava lielā ļaunuma dēļ un tavu smago grēku dēļ es tev to esmu darījis. Tā saka kungs. Redzi, es mainīšu Jēkaba telšu likteni un apžēlošos par viņa mājokļiem. Un pilsēta tiks uzcelta no savām drupām. Un cietoksnis nostiprināsies savā vietā. Un no turienes atskanēs slavas dziesma un prieka pilnas balsis. Un es viņus vairošu skaitā, un viņu nekļūs mazāk, un es viņus celšu godā, un viņi vairs netiks nievāti. Un Jēkaba dēli būs tāpat kā agrāk, un viņa draudze pastāvēs manā priekšā, un es sodīšu visus, kas viņus apspiež. Un no viņa būs viņa vadonis, un viņa valdnieks celsies no viņa vidus, un es viņu pieņemšu, un viņš tuvosies man. Jo kur gan ir tas, kas ķīlā atdos savu sirdi, lai tuvotos man, saka kungs. Jūs būsiet mana tauta, un es būšu jūsu Dievs. Tas ir Dieva vārds. Simtu otrais psalms. Atpestītie ļaudis slavē Dievu. Kungs, pagāni bīsies tava vārda, un visi zemes karaļi tavas godības, jo kungs atkal uzcels Sionu un parādīsies savā slavā. Viņš pievērsīsies trūcīgo lūgšanai un nenecinās viņu lūgumus, lai tas tiek uzrakstīts nākamajai paaudzei. Un tauta, kas tiks radīta, slavēs kungu. Jo viņš ir lūkojies no savas visaugstās svētnīcas. Kungs ir skatījies no debesīm uz zemi, lai dzirdētu gūstekņu vaimanas, lai atbrīvotu tos, kas nolemti nāvei. Tavu kalpu dēli dzīvos, un viņu bērni pastāvēs tavā priekšā, lai viņi Sionā sludinātu kunga vārdu un Jeruzālemē viņa slavu.
kad pulcēsies kopā tautas un valstis, lai kalpotu Kungam. Atpestītie ļaudis slavē Dievu. Alleluja! Rabī, tu esi Dieva dēls. Tu esi Izraēļa ķēniņš. Alleluja! Lasījums no Svētā evaņģēlija, ko uzrakstījis Matejs. Tajā laikā rakstu zinātāji un farizēji no Jeruzalemes piegāja pie Jēzus un sacīja: Kāpēc tavi mācekļi pārkāpj senču tradīcijas? Viņi taču nemazgā savas rokas pirms maizes ēšanas. Un Jēzus, sasaucis pie sevis ļaudis, sacīja viņiem: Klausieties un saprotiet. Ne tas, kas mutē ieiet, apgāna cilvēku, bet gan tas, kas no mutes iziet, tas padara cilvēku nešķīstu. Tad viņa mācekļi piegājuši sacīja viņam: Vai zini, ka farizēji, noklausījušies šos vārdus, ieļaunojās? Bet viņš atbildot sacīja: Ik viens stāds, ko mans debes tēvs nav stādījis, tiks ar saknēm izrauts ārā. Atstājiet viņus. Viņi ir akli un aklo vadoņi. Bet ja aklais aklo ved, tad abi iekritīs bedrē. Tas ir Kunga vārds. Kāpēc tavi mācekļi pārkāpj senču tradīcijas? Jautāja farizēji Jēzum. Šodien manas pārdomas raisās tieši ap šo pantu. Par spēju uzklausīt citādo, nepierasto, par spēju būt elastīgam. Jo farizēji pajautāja, bet viņus neapmierināja Jēzus atbild, viņi ieļaunojās, sadusmojās, aizgāja. Cik manas smadzenes ir elastīgas, dzirdēt, uzklausīt, ieklausīties, saprast. Bieži vien arī manas smadzenes nav elastīgas pat ikdienas lietās, mazos dzīves sīkumos, jo ir ierasts darīt tieši tā, kā es daru, un ja kāds dara savādāk, tad ir grūti, tad liekas nepareizi. Dažreiz pat sajūtu tādu neapmierinātību, atkal ir savādāk, atkal nav tā, kā ir ierasts, tā kā es gribu. Nāk prātā kāds pavisam negarīgs piemērs, kā mani traucē savādāk uzlikt stolces papīra stoltē. Ja mans dēls to ir uzlicis otrādi, kad papīrs nāk no apakšas, tad tas man traucē, un tas man pat iekšā nedaudz tā kā sadusmo, jo tas nav tā, kā es esmu ieradus, kā man ir ērti, kā es gribu, un es viņu pagriežu otrādi. Mums pašiem ir ļoti jāmaina sava domāšana, jākļūst elastīgākiem, pat sadzīves situācijās, kur vēl garīgās lietās. Reiz es saņēmu tādu uzbraucienu draudzē no kādas vecākas kundzes. Viņa pienāca man klāt un teica: Tavas lūgšanas Dievs neuzklausīs, jo tu esi atnākus biksēs. Domāšanas neelastība, tikai tā, kā es gribu. Un ja tu dari savādāk, tu esi nepareizs. Bet tālāk pārdomas raisās jau dziļāk par garīgām lietām. Kāpēc tu pārkāpi senču tradīciju? Kāpēc tavi mācekļi nepilda šo rituālu? Kāpēc jūs darat savādāk? Jautāja farizēji. Un ļoti daudz, manuprāt, vēl mūsdienās ir cilvēki draudzēs, kuri pieraduši darīt tikai tā
un es savādāk. Un pilda kaut kādus rituālus, varbūt pat nesaprotot, ko viņi dara un kāpēc viņi dara. Viņi domā, ka viņi ir ļoti ticīgi, ka viņi ir kristieši. Bet viņi tā arī visu savu dzīvi nodzīvo, pildot kaut kādus rituālus, un nekad tā arī ar savu sirdi nesatiekot Dievu. Nekad tā arī neparunājoties ar Dievu. Atskaitot lūkšanas pantiņus, ķeksīšu pēc kaut ko, norunājot, un vēl mācot citus, kāpēc tu esi atnākus biksēs. Tavas lūkšanas Dievs neuzklausīs. Cik daudz dziedināšanas vēl mums vajag katram, lai mēs būtu atvērti Dieva balsī, Dieva vadībai. Lai mēs nedomātu, ka tikai mūsu domas ir pareizas. Lai mēs būtu iejūtīgi. Un lai mēs arī spētu ieklausīties, ja mums kāds kaut ko aizrāda. Patiesi, pareizi aizrāda. Nevis ieļaunoties, kā farizēji ieļaunojās, bet ieklausīties otru cilvēku domās. Varbūt, ka tajās ir patiesība. Nevis manās domās, bet otra cilvēka domās varbūt ir patiesība. Nepalikt tikai sevī, nevārīties tikai savā sulā, būt atvērtam. Lai slavēts Jēzus Kristus, šodien man uzrunāja šīs te raksturvietas. Atpestītie ļaudis slavē Dievu. Tieši uzrunāja vārdi atpestītie ļaudis. Atpestītie ļaudis. Tie ir tie ļaudis, kas zina un saprot, kad viņi ir atpestīti. Bet vai es saprotu, ka es esmu atpestīta? Vai tas tiešām ir manā sirdītā ienācis dziļi ar pārliecību? Es to nezinu, es to nevaru uzreiz tā atbildēt. Atpestītie ļaudis slavē Dievu. Cik daudz es slavēju Dievu? Cik daudz es saprotu, kad es esmu atpestīta. Jā, es ar to prātu pavisam tā kā saprotu, bet vai tam es patiesi esmu noticējusi? Šodien raisās pārdomas, vai es dzīvoju un ticu, ka esmu atpestīta. Un ka tas ir pilnīgi par velti. Par baltu velti šis lielais Jēzus upuris, kurš ir tikai jāpieņem. Tev ir jātic un viss. Jo dažreiz šķiet, kad es vēlos ar darbiem nopelnīt pestīšanu. Un dažreiz sirdī ienāk šaubas, vai es tiešām esmu atpestīta. Bet ir jautājums, kam es ticu? Un kas var sašķobīt manu ticību? Es izvēlos ticēt Jēzus Kristus krustā paveiktajam upurim par mani, un izvēlos neapšaubīt man dāvāto pestīšanas dāvanu. Es to izvēlos, tā ir mana izvēle, tas ir manas gribas akts, es to tiešām no sirds izvēlos, lai nekas neapšaubat šo te manu ticību. Un evaņģēlijā uzrunāja vārdi, bet viņš atbildot sacīja, ik viens stāds, ko mans debesu tēvs nav stādījis, tiks ar saknēm izrauts ārā. Ko mans debesu tēvs nav stādījis, tiks ar saknēm izrauts ārā, ar visām saknēm. Un tad manī ienāk tāds miers un prieks, jo es zinu, ka es esmu debesu tēva stādīts stāds, jo mans vectētiņš bija ļoti dievbijīgs vīrs, un es esmu viņa atvasīte. Mūsu dzimtas saknes ir kungā Jēzu Kristu, un ja tas tā nebūtu, tad es nebūtu atgriezusies pie Dieva. Es visu laiku meklēju atbildes, un tās atradu pie tevis, kungs. Svētajos rakstos, ticībā un tavā bezgalīgajā žēlsirdībās, dzīvajos avotos. Un vēl es varu pastāstīt tādu liecību, ka man vīra vecmāmiņa, viņa ļoti tāda ticīga, tiešām ticīga sieviete, katoļu latgaliete. Un tad, kad es pirmoreiz aizbraucu pie viņas ciemos, lai iepazītos, es ieraudzīju, viņai uz galda stāvēja svētie raksti un rožu kronītis.
Un es tā pie sevis padomāju, tā gan ir ticīga sieviete, ka viņai pilnīgi uz naktsgaldiņa stāv svētie raksti un rožu kronītis. Bet tad, kad es pati pirmo reizi dzīvē sāku lūgties rožu kroni, man pilnīgi tā kā strāva izgāja cauri visu ķermeni, kad es sapratu, ka šī Jāņa vecmāmiņa, mana vīra vecmāmiņa, bija lūgusies par paudžu paudzēm. Ka viņa bija lūgusies par mani, viņa bija lūgusies vēl pat nezinot, kas es esmu, bet viņa jau bija lūgusies par mani. Un šīs mūsu lūkšanas, viņas nenokrīt nekur ceļmalā. Dievs viņas dzird, Dievs viņas uzklausa īstajā laikā un sūta īstos cilvēkus, kas tev iedod sirdī šo ticību, kas tev iedod sirdī šo mazo graudiņu iesēju, un tas liek augt. Un es zinu, ka tiešām es esmu kunga druvā stādīts tāds. Kungs, dod man gudrību audzēt šo labo stādu tavā druvā, un lai tas aug un vairojas, un lai nes bagātīgus augļus. Paldies! Āmen! Šodien svētie raksti runā par Dieva žēlstības straumēm. Priekš manis tie stāsta par to, cik ļoti Dievs mūs mīl, ka viņš burtiski aplēj, pārlēj mani ar savas mīlestības straumēm. Un es pat varu staigāt par viļņu virsu vētrā, ja viņam uzticos, jo tiešām es eju tur, kur viņš man sauc. Un tikko es savīstos un pazaudēju mērķi, es tā kā Pēters sāku grimt. Bet cik neizmērojami ir šī žēlstība, ka atkal tiek pastiepta roka, un atkal es varu vai nu nokļūt drošā laivā, vai turpināt staigāt pa viļņa virsmu. Slāva, kungs! Slāva tev par tavu mīlestību, par tavu bezgalīgo žēlstību un dzīvības straumi. Amen.